Valmieras tehnikums jau 10. gadu ir organizators skolēnu mācību uzņēmumu Tirdziņam cits bazārs Valmierā. Šīs ikgadējais pasākums piedāvā jauniešiem iespēju praktiski pielietot savas uzņēmējdarbības prasmes un radošumu, prezentējot savus produktus un idejas plašākai auditorijai. Šogad jau no 80 pieteikumiem mēs varējām saskaņot un uzņemt tikai 60 jaunos uzņēmējus, gan arī produktu veidu ziņā, jo, ja sākotnēji pirmos gados jaunieši izstrādātie produkti vairāk atbilda mājražotāju tirdziņu saturam, tad pēdējos gados mēs tiešām varam lepoties ar to, ka produkti ir tehnoloģijās balstīti, ilgtspējīgi, sociāli atbildīgi. Vieni no tirdziņa dalībniekiem bija Ogres tehnikuma jaunieši Edgars un Alberts, kur izgatavoja rokas pulksteni cilvēkiem ar redzes un atmiņas traucējumiem. Cilvēks var redzēt laiku, var ierakstīt SOS signālu, kā arī var izmantot mūsu piedāvātās GSM un GPS funkcijas, kas ir iestrādātas pulkstenī. Spiežot to SOS funkciju un turot 5 sekundes, tas norāda cilvēku atrašanās vietu, kā arī uztaisa vienpusēju zvanu no jebkuras puses pasaulē. Un var ierakstīt savu asins tipu, vārdu, uzvārdu un tā tālāk, lai operatīvie dienesti varētu operatīvāk sniegt palīdzību konkrētiem lietotājiem. Ogres tehnikums sniedz šim uzņēmumam finansiālu atbalstu, un puiši pēc pašu iniciatīvas sadarbojas ar neredzīgo un vājredzīgo biedrību Ogres novadā. Mēs sadarbojamies ar Latvijas Investīciju attīstības aģentūru. Mēs bieži ejam uz Ogres nodaļu, tātad Ogres biznesa inkubatoru, un tur arī mēs attīstam, konsultējamies, kā arī konsultējamies jau pie eksistējošiem uzņēmumiem, pie inženieriem, pie augstskolām, un tā mēs arī ejam uz priekšu un izstrādājam mūsu produktus, mums top arī atjauninājumi, tātad programmatūras atjauninājumi, un tā arī mēs pilnveidojam šo pulksteni un pilnveidojam mūsu piedāvājumu.